Un tagad es lūgšu Jāni Taureni no Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes, kas ir asociētais profesors ar ļoti, ļoti svarīgu tēmu, proti Latvijas neatkarības atjaunošanas problēmu 1991. gadā, krīzes, alternatīvas un uzvaras. Lūdzu. Sekojot Ērika Hobsbauma paraugam, kurš teica, ka 20. gadsimts bija īsais gadsimts, varētu teikt, ka 1991. gads bija īsts gads, bet viņš sākās mazliet ātrāk nekā 1. janvārī ar situācijas sāsināšanos 1990. gada rudenī un noslēdzās 91. gada septembrī, kad Latvija jau nostājas pilnīgi citu problēmu priekšā. Un varētu atzīmēt, ka tādi 4 varbūt svarīgākie posmi. Taču situācijas sāsināšanās, kas savu kulmināciju sasniedz 91. gada janvārī. Tad varētu pieminēt 91. gada marta referendumu. Tad tādu nestabilu un mokošu situāciju, kas ilgst līdz pat augustam, kurā nav skaidrs tālākā notikuma virzība. Un visbeidzot, protams, augusta pučs, kas no tāda traģiska pirmsākuma pārvēršas par triumfu. Diplomātiskajā kara laukā šajā laikā vērojam tādu procesu, ko varētu nosaukt par pakāpenisku Latvijas neatkarības atzīšanu, vai arī reizēm saka lienošā atzīšana. Tas varbūt nav pārāk komplementāri. Būtu jāatzīmē, ka PSRS sabrukuma periodā iezīmējas tādi liberalizācijas un reakcijas posmi, kuros šajos reakcijas posmos vērojam asins izliešanu nacionālajās nomalēs. Piemēram, 89. gada aprīlī Tbilisī, 90. gada janvārī Azerbaidžānā un, protams, 91. gada sadursmes Baltijas valstīs. Memoāru literatūrā tiek atzīmēts, ka situācija sāsinās jau 90. gada beigās, kad sākas Maskavā pagrieziens, kaut kādā reakcijas virzienā. Tur tiek minēts, ka tiek noraidīta Jevļinska 500 dienu ekonomisko reformu programma. Ir, protams, skaidrs, ka padomju ekonomika nevar reformēt ne 500 un iespējams pat ne 5000 dienās. Tomēr šāds pavērsiens tiek uzskatīts par, būtisku. Aktivizējas tā saucamie melnsimtnieciskie spēki, militāra rūpnieciskais komplekss, ģeneralitāte, deputātu grupas Sajūz, kur ietilpst bēdīgi slavenais Pulkvedis Alksnis, piemēram. Publiskā telpā izskan frāze prezidenta pārvalde. Tautas frontes un augstākās padomes vadības saņem ziņas par prezidenta pārvaldes un ārkārtas situācijas ieviešanas plāniem, par dažādu objektu sagrābšanas plāniem un tam līdzīgi. Dainis Ivāns šo situāciju ir pamatīgi aprakstījis. Romualds Ražuks norāda, ka 90. gada vasarā bija gaišs cerību laiks, bet tumši noskaņojumi sākušies ar rudeni. Varētu teikt, ka šie noskaņojumi īpaši pastiprinās uz 90. gada novembra otro pusi. 91. gada decembrī Tautas fronte uzstājas ar aicinājumu, kas ir pazīstams ar nosaukumu aicinājums X stundai, norādot, ka Maskavā tiek plānota diktatoriska režīma atjaunošana un Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešams tā gatavoties. Tiek pieļautas 2 iespējas šajā dokumentā, ka tiks pārtraukta tikai valsts varas institūcija darbība, vai iespējams tiks pārtraukta arī sabiedrisko politisko organizāciju darbība. Un Tautas fronte aicina uz plašu pilsoniskās nepakļaušanās kampaņu, prezidenta pārvaldes boikotu un pat nelegālas darbības elementiem. Katrā ziņā vēlāk šie iespējamie pasākumi tiek klasificēti kā klasiska nevardarbīgā pretošanās, kā raksta, piemēram, Tālos Junzis, kurai par laimi nenācās piepildīties, jo kas to zina, kā tas praksē notiktu. Kā mēs zinām, tātad Maskava neizšķīrās par prezidenta pārvaldes ieviešanu, neizšķīrās par masveida represijām pret Baltijas valstu tautām, un šīs rekomendācijas praksē nebija jāpārbauda. Kā labi zināms, rietumi izdarīja plašu spiedienu, ASV prezidents vairāk kārt tātad vērsās pie Gorbačova, aicinot nevērsties vardarbīgi pret Baltijas tautām. Un vēsturniece Una Bergmane ir norādījusi, ka par citām padomju republikām tāda aicinājuma nav bijis. Un par 91. gada janvāra krīzes tiešo sākumu uzskata
janvāra sākumu, kad Rīgas Salmoni ieņēma preses namu un sekoja daudzskaitlīgas naidīgas akcijas. Savukārt kulminācijas posms tātad varētu būt 13. līdz 20. janvāris ar bruņotām sadursmēm Viļņā un Rīgā, un šis vārds kulminācija literatūrā plaši izplatīts. Otrs vārds, kas literatūrā plaši izplatīts, ir vārds sacrifice, tātad no angļu valodā tulkotajā. Tātad Baltijas valstu tautu gatavība ziedoties, gatavība upuriem. Un viens no šādiem pasākumiem, kas, protams, veicina šo neatkarības pretinieku apņēmību, ir barikādes. Un šīs barikādes tiek ārkārtīgi augsti novērtētas. Un, ir tā doma, ka Padomjas Savienības vadība bija cerējusi, ka izdosies pārņemt varu, gāzt, attiecīgi neatkarības piekritēju varu bez lielām problēmām. Barikādes pilnībā apgāž šīs cerības. Ja mēs runājam par alternatīvām tam, kas varēja notikt, tam, kas notika, gribētu citēt Jānu Peteru, kurš kādreiz bija teicis, ka tad, ja pie varas nāktu melnie, tas ir jau pieminētā grupas Sajūza, piemēram, tad sarkanie liktos kā eņģeļi. Par virzību prezidenta pārvaldes virzienā liecināja kaut kāds paziņojumi 15. janvārī, ka Sabiedriskās glābšanas komiteja pārņem varu Latvijā. Dainis Ivāns min tādu izteicienu kā Rubika valdība. Runājot augstākajā padomē, Anatolijas Gorbanovs liek saprast, ka viņam varētu tikt uzticēt šādu režīmu vadīšanu, bet viņš no tā ir kategoriski atteicies, sakot, ka bez augstākās padomes arī viņš nav tiesīgs kaut ko darīt, un līdz ar to tad ir jārunā ar citiem cilvēkiem. Varētu secināt, ka šī krīze beidzas uz 22. un 23. janvāri, kad Gorbačovs atsakās no plāniem ieviest prezidenta pārvaldu, uzstājas ar neapmierinātu runu televīzijā. Un varētu būt, ka Maskava bija sapratusi, ka ar vietējo neatkarības pretinieku spēkiem tai neizdosies atjaunot kontroli Baltijas valstīs. Tāda mūžīga tēma ir jautājums par to, ko zināja pats Mihails Gorbačovs un cik lielā mērā viņš bija atbildīgs. Jāsaka, ka viņš slēpjas ļoti labi. Divi ievērojami rietumu vēsturnieki ir norādījuši, Vladislavs Zuboks un Viljams Taubmans, ka nav iespējams noskaidrot no esošajiem avotiem, ko viņš zināja un cik lielā mērā viņš bija atbildīgs. Protams, mēs varētu teikt, ka tas mūs īsti neinteresē, kurš deva pavēles un kurš ko zināja, bet, manuprāt, tā būtu pārāk liela greznība. Iedomāsimies, ka Mihaila Gorbačova vietā varētu būt, Vladimiram Putinam līdzīga amatpersona, kura nešaubītos ne mirkli visticamāk. Tā, lūk. Cita tēma par šo 91. gadu ir arī, piemēram, jautājums par to, ka šī krīze sakrīt ar Persijas līča kara sākumu 91. gada 17. janvārī. Nav atrasta pierādījumi, ka Maskava būtu prasījusi kaut ko rietumiem, kaut kādu darījumu quid pro quo. Un no otras puses, rietumi to augstu novērtē, bet tomēr arī liekas, ka pat tad, ja Maskava būtu prasījusi kaut kādas brīvas rokas Baltijā, tad saņemtu negatīvu atbildi, un tas arī nebūtu apturējis šo uzbrukumu Sadam Huseina Irākai. Gorbačovs patiesībā līdz pat pēdējiem brīdim centās novērst uzbrukumu Irākai, bet negūda nekādas panākums līdz pat, kā jau minēju, līdz šim uzbrukuma sākumam. Otrs nozīmīgs process šajā laikā ir Baltijas valstu tautu referendumi 91. gada februārī un martā. Tātad daudz tādu svarīgu juridisku momentu. Tātad bija svarīgi norobežoties no Padomjas Savienības referendumu, kas bija paredzēts 17. martā. Un ārkārtīgi netaisnīgi tātad PSRS likumu par Savienotās Republikas izstāšanos no PSRS, kas prasīja 2/3 vēlētāju balsu. Tātad, cik ļoti ciniski, cik daudz Baltijas valstis ir pārpludinātas ar iedzīvotājiem no PSRS un tagad pieprasīja 2/3 vēlētāju balsu. Jāsaka, ka Latvijā šis referendums, kas tiek nosaukts par aptauju, tiek rīkots tā samērā piesardzīgi. Tiek minēti 3 faktori. Tātad, tas, ka Lietuva apņēmīgi izšķirs par šo balsošanu, tas, ka Savienoto valstu un citas rietumu valstis tātad arī iestājas par šo referendumu, un gala rezultātā arī, protams, tas, ka tas nostiprinātu iespējams neatkarības piekritēju pozīcijas. Ko varētu atzīmēt kā interesantu, proti tas, ka ar Lietuvas politika izraisa tādu, zinām, neapmierinātību varbūt pat
jo Lietuvai ir daudz labāka situācija referendumu gadījumā ar 80% un vairāk lietuviešu. Savukārt Latvijā un Igaunijā šī situācija ir daudz sliktāka. Un tā kā mazliet noklusēts šajā posmā tiek rietumu valsts ietekme. Ja mēs, piemēram, avīzēs atrodam ziņas, ka ASV vēstnieks Maskavā jau šodien šeit kaut kur pieminētais Džeks Metloks ir aicinājis igauņus rīkot referendumu, tad mēs neatradīsim Latvijas presē daudz ziņu par to, ka rietumi aicinātu pie mums rīkot referendumu. Atsevišķi pieminējumi. Katrā ziņā šie balsošanas rezultāti 91. gada martā ir daudz labvēlīgāki nekā Latvijas politiskā elite bija domājusi. Šeit 64% visi iedzīvotāji nobalso par šo ideju par neatkarīgu demokrātisku republiku. Katrā ziņā, protams, zināmā mērā šīs bažas ir pamatotas, jo Lietuvā un Igaunijā šie rezultāti ir tomēr daudz labāki. Šeit ir strīdīgs jautājums par to, problemātisks, cik lielā mērā citautieši ir atbalstījuši šo neatkarības ideju. Šeit varētu būt tā klasiskā situācija, ka mēs varam teikt, ka glāze ir pa pusē pilna vai glāze ir pa pusē tukša. Liela daļa citautiešu neatbalstīja šo ideju tautas aptaujā, un tomēr diezgan būtisks procents nobalsoja par. Un kopumā pēc referenduma iestājas tāda diezgan nestabila situācija, kuru, varētu aprakstīt kā vēl joprojām kā klasiska divvaldība, piemēram, Tālaus Jonas tā raksta. Turpinās Rīgas Omana, aktīvās darbības. Turpretī diplomātiski šī lienošā atzīšana gūst tādus ļoti lielus panākumus. Piemēram, janvārī un februārī vesela virkne rietumu valstu vadītāji pieņem Baltijas valstu delegācijas, tur minot Britu premjeru, tātad Rietumvācijas kancleru, Francijas premjeru. Tātad maija sākumā 3 Baltijas valstu vadītājus pieņem ASV prezidents Džordžs Bušs vecākais. Tajā pašā laikā mainās kaut kādā mērā toņi un akcenti, bet vēl joprojām tātad viss ļoti lielā mērā ir atkarīgs no Maskavas. Iekšpolitiski, tātad, protams, vairs netiek organizēts tāds masveids spiediens, bet Rīgas Omana asiņainās akcijas, no kurām, kā zināms, visbaisākā tātad ir 31. jūlija akcija Medininkos, kas noslēdzas ar 6 Lietuvas robežsargu bojājēju, un kas ir gandrīz vai demonstratīvi, ļoti iespējams, ka demonstratīvi sarīkota ASV prezidenta Buša vizītes laikā. Ja runājam par alternatīvām šeit, tad varbūt varētu paskatīties uz kādām alternatīvām no citas puses un pajautāt, vai šajā laika posmā, tātad pēdējā laikā literatūrā par to tiek runāts, ir izdarīts pietiekami daudz, lai sarautu saites ar veco režīmu. Tātad, kas ir godmaņa valdība, piemēram? Tā ir tāda tehnokrātu valdība, kur ir arī daudz, padomju režīmu pārstāvi, tiek uzskatīts, ka valdība jāveido no profesionāļiem, un bieži šad un tad tiek teikts, ka iespējams vajadzēja tādu radikālāku lūzumu ar pagātni. Pabriks un Purs vienā no savām grāmatām Arts Pabriks un Aldis Purs norāda, ka šī komunistiskā nomenklatūra iespējams bija jāapkaro un no tās jāatbrīvojas enerģiskāk. Iespējams, ka vajadzēja vairāk uzklausīt pilsoņu kongresa viedokli. Ja domām par šo problēmu, tad jājautā, vai būtu, reāli kaut ko izdarīt ar ārkārtīgi populāru Anatoliju Gorbunovu un ar visu šo nomenklatūru, vai bez tās varēja iztikt. Katrā ziņā tas varētu būt tāds tālāk pētījuma objekts, vai mēs esam pietiekami ātri norobežojušies no šīs pagātnes un kā mēs dzīvotu, ja mēs norobežotos radikālāk. Protams, 4. posms, tātad šis augusta pučs, kurš tātad, kā tiek atzīmēts, ir Rīgā veiksmīgs. Ja Maskavā ārkārtīgi neveiksmīgs. Tiek ieņemti visi paredzētie objekti, tātad sasniegti gandrīz visi vēlamie mērķi. Un tātad nav šaubu, ka tad, ja pučs būtu veiksmīgs Maskavā, tas būtu tālējošs un droši vien ļoti nepatīkams sekas arī Baltijas valstīs. Taču tas, kā jau teicu, ir brīdis, kad katastrofa pārvēršas par triumfu. 3 dienu laikā šis pučs izgāžas. Un atcerēsimies, 21. augusta deklarācija tiek pieņemta tajā brīdī, kad liekas, ka augstāko padomu tūlīt ieņems Rīgas Omana.
21. augusta deklarācija par Latvijas neatkarību. Un izrādās, ka notiek tieši pretējais šī deklarācija, ko gan pie mums ir aizēnojis 4. maijs, un kļūst par tiešām triumfu un tātad pēdējo tādu soli uz neatkarības atjaunošanu un starptautisku atzīšanu. Tā. Lūk, jāsacina, ka Latvijas tauta ir izgājusi cauri nopietniem pārbaudījumiem, jākonstatē, ka izturējusi tos un devusi daudz ieguldījumu šajā Padomju Savienības sabrukumā. Un 91. gada septembrī līdz gada beigām jau ir radikāli cita situācija, kad ir radikāli citi uzdevumi. Atļaujiet man nositēt Arti Pabriku, kurš ir rakstījis, ka nākamās dienas rīts parasti ir paģira rīts. Lūk, un šeit, protams, mēs varētu arī mazliet parunāt par šo periodu, 91. gada nogali. Vai šeit bija kādas alternatīvas? Tiek pieļauts, ka Padomju Savienība varēja varbūt arī nesabrukt. Un ka tas pat rietumos dažam labam varētu patikt. Ja, piemēram, Padomju Savienība iznāktu no šīs krīzes kā mazāka, bez Baltijas valstīm, bez Kaukāza, bez Moldovas, piemēram. Bet, prognozējams spēks, ar kuru gadu desmitiem ir bijusi darīšana. Un tomēr tātad arī varētu aizdomāties, kādas būtu Baltijas valstu attiecības ar šādu mazāku Padomju Savienību un kāda tā vispār varētu izskatīties. Bet iespējams, ka arī šīs ilūzijas nav reālas. Tā, paldies!